Labdien, kolēģi! Paldies, Aija! Jā, tad ar jums lielāko daļu esmu iepazinušies telefoniski sarunājoties un daudz sarunājoties. Redzējāmies arī 5 gadus konferencē, un tagad arī tiekamies šādā tiešsaistes digitālajā formātā. Kā jau Aija teica, es tad runāšu par tām aktuālajām lietām satura jautājumos, un līdzīgi kā arī iepriekš Sabīnai, arī man ir tās 3 virstēmas. Runāšu par kvalitatīvu piedāvājumu saturu un kritērijiem, tad arī par to, ko atcerēties un ko ir patiešām vērts ņemt vērā, veicot kvalitatīvu izvēli, un arī par to, kā šīs 2 lietas nav iespējamas bez gudras plānošanas un kultūrpratības. Un kultūrpratība ir jēdziens, kas nav jauns, bet to dzirdēsiet no mūsu puses aizvien vairāk, jo arī īpaši šogad, kad esam nosaukuši 24. gadu par metodisko gadu, tad kultūrpratība ir mūsu dzinulis un tas mūsu virsvārds, ko esam izvēlējušies. Veicot tādu līganu un mierīgu pāreju no pārskatiem jeb atskaitēm uz satura jautājumiem, mēs vēlamies parādīt, kā tie pārskati, ko jūs sagatavojat, kas brīžiem ir nogurdinošs un laikietilpīgs process, ļauj vērtēt programmas attīstību un kopējo darbību. Lūk, šis ir kultūras nozaru pārklājums par pagājušā semestra atskaitēm, par norisēm, un tajā var ļoti labi redzēt, kāda ir šī nozaru dinamika un kuras norises, kuru nozares tiek izmantotas vairāk, kas tiek vairāk iepazīts, kādas formas, kāds saturs. Un šis mums ļauj, sakot līdzi, identificēt arī kādas problēmas, jeb šķēršļus, un tāpēc, piemēram, arī mērķa programma, ko īsteno Valsts kultūra kapitāla fonds, šogad mēs tieši aicinājām veidot kultūras profesionāļiem norises šajās nozarēs, kurās tas izmantojums ir nelielāks. Un tāpēc tad mums ļauj vērtēt arī to kvalitāti un kopā attīstīt programmu, lai to padarītu labāku. Atgādināšu, kas nav programmas saturs. Sākšu no tā otra gala. Tātad programmas saturs nav tās nodarbības, kur pamatā ir prasmju apgūšana, tā ir interešu izglītība pamatā. Tāpat programmā tās nav norises, kuras atklāja tikai dabaszinības saturu. Tāpat arī lūgums atcerēties, ka dabas parku un taku apmeklējumi nav programmas piedāvājums jeb saturs. Tāpat arī zemnieku saimniecību, lauksaimniecību, mājražotāju, uzņēmumu un tam līdzīgi ražotņu apmeklējumi arī nav programmas norises, programmas saturā. Tad arī svarīgi ir atcerēties, ka, piemēram, ārzemju filmas, viesizrādes un vieskoncerti, kur uzstājas ārzemju mākslinieki, nav programmas piedāvājumā. Tad arī ēdienu un dažādu priekšmetu gatavošana un darbnīcas, piemēram, piparkūku un pankūku cepšana, siera gatavošana, suvenīru, tā skaitā sveču izliešana un gatavošana, tas nav programmas piedāvājums. Tad arī, lai gan kultūra ir izklaidējoša, norises, kuru pamatā ir tikai šovs un atrakciju elementi, šīs norises arī nav programmas piedāvājumā. Un tad arī svarīgi ir atcerēties, ka tajā brīdī, kad jūs izvēlaties tādas kā orientēšanās norises ar tādiem elementiem, vienmēr ir jāpārliecinās par to, ka tai būs kultūras pienesums. Jo programmas saturā netiek iekļautas, un tās nedrīkst apmaksāt no programmas līdzekļiem. Tas ir turisma piedāvājums, tāds tipiskais ekskursiju formātā. Un arī atgādinu, ka skolotāja vadīta norise, kurā iztrūkst kultūras nozares profesionāļu sniegtais pievienotā vērtība, tas arī nav programmas saturs. Tad atgādināšu par tām 3 pamatformām, kas ir programmā Latvijas skolas soma, kur tad notiek sastapšanās ar kultūru. Tad tās ir klātienes norises, kultūras institūcijās, lielajās koncertzālēs, nacionālā mēroga, vietējās koncertzālēs, vietējos kultūras namos, teātros, muzejos un tam līdzīgi. Tad ir mobilās norises skolās, klasēs, zālēs, aktu zālēs, citās piemērotās telpās vai noīrētās telpās. Un digitālās norises, no kurām nav jābaidās, jo tās arī var būt kvalitatīvas kultūras daudzveidības pienesums, un tās arī ir dažādos formātos, un tos jau lielākoties no jums arī labi zināt, ka tās bieži vien ir interaktīvas, tās ir tiešsaistē, varbūt ieraksta formātā, bet vienmēr atceramies par to, ka jāsako līdzi ir tai kvalitātei. Jo digitālās norises arī piedāvā efektīvāk izmantot finansējumu un nodrošināt lielāku to un regularitāti un lielāku to piedāvājumu.
Jā, tad vairākas lietas, kam ir jāpievērš uzmanība, izvēloties kultūras norisi no programmas Latvijas skolas summa lielā piedāvājuma. Tātad pirmā lieta - norisei ir jābūt veidotai Latvijas kultūras jomas profesionāļu veidotai. Tātad valsts, pašvaldības vai neatkarīgas kultūras institūcijas, mākslinieku, to apvienību radītam kultūras notikumam, kultūras produktam. Tāpat arī atcerieties, ka norisei ir jābūt tādai, ko ir iespējams kvalitatīvi pieredzēt. Tātad skolēniem ir jābūt tajā norisē spējai un jābūt nodrošinātai tai iespējai viņiem veidot saikni ar notiekošo. Jāatcerās ir par samērīgu skatītāju, klausītāju, dalībnieku skaitu, arī par telpas iekārtojumu, par to, kā tiek izmantota šī telpa, cik daudz skolēni tiek aicināti vienā norises vietā un tam līdzīgi. Un tāpat arī sazinoties ar kultūras profesionāļiem, aicinām vienmēr pārjautāt un pārliecināties, kādi interaktīvi elementi, ja tie norise ir plānoti, vai tie būs jēgpilni un vai tie rosinās intelektuālo izziņas aktivitāti, jo pašmērķīga interaktivitāte nav programmas saturs, un tad tajā brīdī pazūd tas vēstījums un tas vienotā jēga, par ko mēs daudz un dikti runājam. Tad, ejot tālāk pie tā, ko ir vērts atcerēties. Tātad programmas tīmekļa vietnē, par ko vairāk runās Inga, ir pieejams patiešām plašs un daudzveidīgs norišu piedāvājums visās 10 nozarēs. Protams, kādās vairāk, kādās mazāk, bet pie tā mēs un arī jūs kopā mēs visi strādājam, lai to piedāvājumu radītu plašāku. Tāpat tad arī svarīgi ir atcerēties, ka kvalitatīvas bezmaksas kultūras norises, kā jau arī Sabīna minēja, ir lieliska iespēja skolēniem viena semestra ietvaros nodrošināt vairākas pieredzes. Bet, protams, kā ar jebkuru bezmaksas lietu, pārliecinieties par kvalitāti. Tas ir pamatā. Tāpat, un šī ir lieta, ko ir svarīgi atcerēties, lai samazinātu problēmas atskaišu, jeb pārskatu sagatavošanā, norišu katalogā vai ikmēneša izlasēs neiekļauto norišu izmantošana joprojām ir jāsaskaņo ar programmas komandu, ko var darīt rakstot mums e-pastā, bet ja rodas vēl kādi papildus jautājumi, vienmēr varat zvanīt man vai kolēģiem, un mēs jums vienmēr atbildēsim un palīdzēsim. Un tāpat arī tāds aicinājums skolotājiem, jo bieži vien tieši jūs esat tie, kas ir klāt tajā izvēlē pamatā, bet arī koordinatoriem, jo jūs to visu tā kūrējat ļoti labi. Atcerieties, ka katru gadu, katrā vecumposmā ir jauni skolēni. Tāpēc norišu izvēle jūs nevarat balstīties to, ko es kā skolotājs esmu iepriekš redzējis, jo skolēniem tā būs pavisam jauna pieredze un jauns notikums. Un tāpat arī nevajag kautrēties no kaimiņu skolām, no kaimiņu novadiem. Ja kādam kaut kas ir paticis, sarunājieties, sarakstieties, dalieties pieredzē un droši aiciniet arī pie sevis vai dodieties uz kādu vietu un baudiet to kultūru, ja ir saņemtas iepriekš labas atsauksmes, jo komunikācija arī ir visa pamatā. Tā īsi arī vēl pieminēšu par bezmaksas digitāliem kultūras resursiem. Šī ir tā laba piedeva tieši tam procesam, kas ir pirms un pēc kultūras pieredzes. Jūs varat uzdot arī skolēniem uzdevumus, pašiem atrast recenzijas, aprakstus, izvērtēt tos, piedalīties tajā izvēlē no tā piedāvājuma, kas programmas mājaslapā un tam līdzīgi ir atrodams. Un te ir tiešām daudz, kas uzskaitīts, un tā kā jau Sabīna teica, tad šis materiāls būs pieejams. Un arī, ja nemaldos, vienā no pēdējām vizuālās mākslas nozares esejā, mēs speciāli atradām vairākus tādus virtuālos, digitālos resursus, lai tad paplašinātu to kultūras pieredzi pirms un pēc. Tāpēc noteikti izmantojiet visus avotus un materiālus. Un tad diezgan gari, bet būtiski runāšu par šo te gudro plānošanu un kultūru pratību. Tātad kvalitatīva kultūras pieredze sākas ar kvalitatīvu izvēli. Tāpēc atgādinām, ka daudzveidīga informācija par norisēm ir pieejama gan programmas mājaslapā, jeb tīmekļa vietnē www.latvijasskolas.lv, kas jau būtu jāzina šobrīd. Tāpat arī ikmēneša norišu izlasēs, tāpat arī tematiskajās norišu izlasēs, un tā skaitā arī teātru kataloga izrādes.lv izlasē, par ko vairāk stāstīs Inga, bet es jau pieminu šobrīd, un tāpat arī lsm.lv ikmēneša izlasēs, jo piedāvājums ir plašs, un, lai tas piedāvājums būtu jēgpilns un vērtīgs, izvēlē ir jābūt veiktai kvalitatīvi.
Tāpat aicinām sadarboties ar māksliniekiem, sazinieties, sarunājieties, uzdodiet viņiem jautājumus, patiešām noskaidrojiet visas lietas, kas jums interesē, kurām jums ir jāinteresē pirms norises, lai tas viss notikums būtu bez aizķeršanās un lai nebūtu kaut kādi pēc tam pārpratumi un jāšķitina, kas tad īsti ir noticis. Un šo mēs dzirdam arī no kultūras nozares puses. Arī viņi, tāpat kā jūs, visi ir ieinteresēti patiešām izcilā, jēgpilnā kultūras notikumā un pieredzē. Tad arī runājot par mākslinieku aicināšanu uz skolām, vietējām bibliotēkām vai kultūras namiem, centriem, jā, mēs atgādinām, ka ir iespējams plānot vairākas norises vienā dienā, iesaistīt vairākas skolas, protams, klašu grupas, un tā jūs ne tikai atvieglosiet sev administratīvos pienākumus, bet arī efektīvāk izmantosiet gan finanšu, gan laika resursus paši sev, kaut kādā ziņā, bet arī kultūras nozares profesionāļiem, jeb norišu piedāvātājiem. Un tad ir tāda jau, par ko mēs arī regulāri runājam, varbūt tāda metodiskā lieta, par to, ka skolāniem šī kultūras notikuma pieredze var sākties jau pirms notikuma. Tāpēc noteikti vienmēr atcerieties, ka, ja tā ir mobilā norise, aiciniet skolēnus un to arī, protams, izrunājiet ar māksliniekiem, lai viņi piedalās telpas iekārtošanā, scenogrāfijas iekārtošanā, lai viņi redz, kā tas notiek, lai viņi uzņem māksliniekus pie sevis, jo tajā brīdī viņi ir viesi pie jums. Un tad vēl īsi par vēl citām lietām, jo man jau te rāda, ka es ilgi dikti runāju, bet tātad nodrošināt visiem, kas balstās līdztiesībā un visu skolēnu iesaistē, tas nav arguments vienveidībai. Tāpēc lūdzu patiešām izvēlēties no plašā piedāvājuma, neņemiet viena piedāvātāja norises un līdzīgas nozares un skatieties plaši un esiet atvērti daudz un jaunām pieredzēm. Tad tajā brīdī, kad jūs gribat izmantot efektīvāk finanses, atgādinam, ka izvēloties viena piedāvātāja šos tā saucamos norišu komplektus, primāri domājiet par jēgpilnu saturisko pienesumu, lai nav tā, ka tajā brīdī, kad jūs sēžat trešajā koncertā, tā paša piedāvātāja, jūs saprotat, ka tas pirmais un otrais no tā trešā neatšķirās patiesībā. Tad atgādinām, ka kultūra nav tikai Rīgā. Daudzveidīga kultūras iepazīšana iespējama izzinot visu Latvijas kultūra telpu, jo tā mums ir patiešām bagāta, un tajā bagātībā ir rodama šī daudzveidība. Un, jā, tad rīdzinieki dodamies ārpus Rīgas, un arī tie, kas nav Rīgā, paskatieties pa labi, pa kreisi, kas jums ir tuvumā. Un tad arī tāds atgādinājums, ka reģionālās kultūrvietas, jeb koncertzāles, kultūras centri un tam līdzīgi, tā ir iespēja apmeklēt liela mēroga kultūras notikumus, iesaistot lielu skolēnu skaitu. Savukārt skolu vide, par ko es runāju iepriekš, tā ir lieliski piemērota personīgākai pieejai un autentiskām norišu formām. Nu, lūk, tad šis arī ir viss, ko es jums gribēju pateikt un atgādināt. Es ceru, es zinu, ka noderēja un noderēs. Un tāds vēl pēdējais atgādinājums pirms jūs uzrunās Inga. Neizvēlieties tuvāko, ērtāko un pierastāko, bet esiet atvērti, uzziniet, gribiet zināt un pārliecinieties par piedāvājuma kvalitāti.